Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku ar jums būs šeit Žana. Šodien pagatavošu mājas keksu. Vajadzēs milti, kartupeļu cieta, brūnais cukurs, ūdens, olas, augļa, sāls, cepamais pulvers, vanīļas cukurs un pūdercukurs. Olu dzeltenumiem pievienot cukuru, vanīļas cukuru, ūdeni un kuļu līdz dubultojās. Miltus, kartupeļu cietu un cepamo pulveri izsijā. Un visu maisu atkal. Pakāpeniski pievieno augļu. Atsevišķā traukā kuļ olu baltumu. Olu baltumam pievienot nedaudz sāla. Un kuļ līdz olu baltumu kļūst stingri. Un tagad pusi no dotā olu baltumu pievienoju klāt mīklai un pārējo iecibāšu. Formu ietrauko ar augļu, ieklāju cepamo papīru un paberu ar brīvmaizi. Mīklēju formā. Un ļauj pastāvēt 3–5 minūtes. Pa šo laiku man silst krāsnes. Krāsnes ir uzsils 150 grādiem un cepšu 75 minūtes. Un pagāja stunda 15. Gatavo keksu atdzesēt minūtes 15–20. Keksu ņem ārā no formas. Un pa šo laiku gatavo glazūru. Traukā ber 3–4 ēdama karotes pūdercukru, pievieno dažus ēdama karotes ūdens un samaisam. Un kamēr vēl keks ir silts, glazūru pārklāj par keksa virsmu. Tagad pilnīgi ļauj atdzesēt. Uz kādu stundiņu. Keks ir atdzisis. Pienāca laika garšot. Keks sanāca tieši tāds, kādu viņam vajadzēja, saglabāja savu mitrumu, nedrubu, garša ir laba. Iesaku izmantot tieši brūno cukuru, tāpēc, ka viņš
piešķirtāt karameļu garšu. Var izmantot balto, bet labāk brūno cukuru. Lai labi garšo, rakstiet, komentējiet uz tikšanos!